Kad Phileas Foggs tika līdz ciematam, izrādījās, ka visus iespējamos transporta līdzekļus jau ir noīrējuši citi vilciena pasažieri. Francis atkal sadusmojās. Viņš bija ļoti nelaimīgs. Tad iesim kājām, mierīgi teica Phileas Foggs. Bet varbūt jāsim ar ziloni? Šī ideja visiem patika. Jāt ar ziloni noteikti ir ātrāk nekā iet kājām. Viņai iegāja ciematā un atrada ziloni, ko īpašnieks bija gatavs pārdot. Taču ziloņa cena bija ļoti liela. Tāpēc Paspartū bija pārliecināts, ka tomēr būs jāiet kājām. Tomēr Phileas Foggs samaksāja par ziloni prasīto summu. Viņi noalgoja pavadoni un devās ceļā. Par pavadoni pieteicās kāds vietējais iedzīvotājs. Visi 4 ceļotāji ar savām mantām turpināja ceļu ziloņa mugurā, speciālos grozos. Ceļot ziloņa mugurā nebija patīkami. Viņi ceļoja veselu dienu un vakarā apstājās pie kādas mazas mājas džungļos. Tur viņi palika pa nakti. Paspartū gulēja ļoti nemierīgi, bet Phileas Foggs gulēja tik labi, it kā gulētu savā gultā, savā mājā Londonā. No rīta viņi pamodās un turpināja ceļu. Vakarā mēs būsim Allahabadā, teica Francis. Viņi mierīgi virzījās uz priekšu vairākas stundas, bet 4 pēcpusdienā viņi izdzirdēja džungļos skaļas balsis. Viņi apstājās un pavadonis aizveda ziloni dziļāk džungļos. Pavadonis paskaidroja. Tā ir Bramina procesija. Viņi nāk uz mūsu pusi. Labāk ar viņiem nesatikties.